Ir dievi, neveiksminieki, dievi margināļi. Viņu laiks ir pagājis, vārdi ir aizmirsti un kulti ir zuduši, bet ir veiksmīgie dievi. Tie pie mums atnāk uz ilgu laiku, ātri iekaro mūsu sirdis un valda pār mums tūkstošiem gadu. Vīnu darīšanas tēvs Dionīss ir viens no viņiem. Fizioloģiska nepieciešamība ir dzert ūdeni, dzert vīnu, tā ir bauda. Veikalā Vīna parks regulāri notiek degustācijas, tas piedāvā ekskluzīvus dzērienus, itāļu vīnus, Barolo vai Diadema, Austrijas baltos vīnus, kas ražoti no Gruner, Valtliner vai Rislinga vīnogu šķirnēm. Vīnu parka direktors Ivars Krūtains uzskata, ka Latvijā vīna dzeršanas kultūra ar katru gadu uzlabojas. Sākām ar vācu vīniem un pagājuši, kad jau mēs pārstāvējām itāļu vīnus, šogad ir nākuši klāt arī austriešu 7 ražotāji. Itāļu ražotāji mums ir pār pa 20 un veikalā mums ir vismaz 300 nosaukumu vīni. Jau sen cilvēci nodarbina jautājums dzert vai nedzert. Tagad uz to varam dot apstiprinošu atbildi. Izpētot vīnu ietekmi uz veselību, zinātnieki sastapās ar tā saukto franču fenomenu. Neskatoties uz to, ka franči lieto lielākoties treknu barību, valstī vērojama zema sirds asinsvadu saslimstība. Vēlāk eksperti pierādīja, ka iemesls tam ir mērena sarkanvīna lietošana. Es gribētu atkārtot, un arī likt tiem cilvēkiem, kas grib pirkt vīnus, vispirms pārlieciniet par kvalitāti. Vai tas ir Pinot Grigio, vai Rieslings, vai Gruner, Veltliner. Ja viņam ir kvalitāte, viņš vienmēr būs labs, garšīgs, jebkurā gada laikā. Pie tam jūsu iespējas šodien ieiet vīna veikalā un izvēlēties labu vīnu ar patīkamu garšu un par pieņemamu cenu ir daudz lielākas nekā jebkad agrāk.